Kāda ir slavenākā Bībeles stāsta freska, glezna, ko jūs zinat? Ko visā pasaulē zina? Glezna, kuri mākslinieki? Nav viena? Svētais vakarēs. Domāju, kāda vēl ir? Ar to garo galdu, kāds īstenībā nekad nav pastāvējis. Tas Sikstīnas kapela vēl, ja, kur tas Dieva pirks, ja? Pareiz, ja? Nu tā ir, jā, tā otra. Jā. Bet šitā te, kur es klauvēju pie durvīm, tā ir tāda, man liekas, diezgan... Jā. Man pašam prātā, vismaz ir no aizpūtas baznīcas, tur, kur viņš to Pētervāku un tā lūdezēja. Jā, tā ir Marka baznīcā bija kapelā mazajā tie zālīti pie altārī. Bērnībā Marka bīskapa iekos svinējām ar eglītes, mums kā bērniem līdz man kur jāto Pēter, no ūdens ceļ ārā. Tā arī zinām. Varbūt ir kāds, es zinu, ka man arī liekas, vismaz, varbūt ne slavenāka, bet pazīstamākā glezna freska viņa īstenībā ir, ja? Un Leonardo da Vinci, ja? Kas vēl ne? Ir arī, protams, tas, aizmirst to filmu, Da Vinci kods, ja? Jā, tur viņš ir padarījis slavens, laba kristīga filma, ja? Nē, nav. Tur viņa padarīta slavena, ja? Un Leonardo da Vinci izrādās bija mācekļi, ja? Un ir vismaz 3 tā kā kopijas viņu mācekļu ir arhīvos saglabājušās. Var šodien aiziet apskatīt, varbūt kāds ir bijis. Es zinu, ka mums sen draudzē patīk visiem ceļot. Nav kāds bijis kādā galerijā redzējis to. Es zinu, ka mēs ar Laumu bijām Dublinas mākslas galerijā. Un mēs pirmoreiz mūžā ieraudzīju tās slavenās visas tās gleznas, kur pieeja klāt un tik smalki ar tiem otras triepieniem. Tur tie lielie uzraksti bija, kad nevar fotografēt, jo gaisma ietekmē, zivspuldzes gaisma ietekmē šīs slavenās. Un mēs tā bīgi ejam un ienāk spāņu turisti. Viss gaismas mēs tādi, tad mēs arī fotografēsim. Ka, jā, tiešām šīs slavenās gleznas parāda šos slavenos stāstus un jā, kā tu pareizi teici, bet neprecīzi. Varbūt Andru uzlikt, jā. Mēs mēģinām atrast, Wikipēdijā ir. Vēl kamēr meklē vēl vienu lielu neprecizitāti. Tūlīt uzliksim. Es arī no Brāja Koplanda uzzināju, kur ar mākslinieki ļoti grēko. Viņi šajā Ādams un Ievu šo paradīzes stāstu zīmē un cilvēkiem ir nabas. Tad viņiem naba nevarēja nekādā veidā būt. Pēc, ka viņi nepiedzima no mammas. Jā. Tātad, kā tas neprecizitātes ir, jā? Tad ir milzīgā ēkā, jā, kas nevarēja būt Jeruzalemē nekādā veidā. Viduslaika bankets, jā, nevarēja būt 1. gadsimtā, jā. Viņi nevarēja būt eiropieši, jā. Mēs zinām, jā, viņi bija vidusaustrumu vīri bija, jā. Tātad viņi sēdēja atlaidušies pie galda, bet tas bija, tu arī, man liekas, Jāni runāja to, tas bija tā kā romiešu laikos, jā. Tātad vajadzēja kājas būt prom no galda, ja? Tātad, kad mēs sēžam pie galda, mums ir kājas paslēptas, tad viņi bija atlaidušies un uz grīdas bija. Es atceros, mēs vienreiz bijām ielūgti pie kaimiņiem no austrumiem, no Sīrijas, un viņi saka, lūdzu, pie galda. Saku, kur te galds ir? Rekur uz grīdas. Un mēs arī atlaidušies ēdām tos sīriešu, tās gaļas bumbiņus un vēl tur kaut kādas lietas. Ka, jā, tas ir vidus austrumos, tad viņi nesēž pie galda, ja? Tātad vienīgā precīzā lieta ir, ka šajā ļoti labi arī Leonardo da Vinci to parāda ir, kad viss fokus ir uz Jēzu, ja? Mēs redzam, Jēzus ir, kur nevar pateikt, kā sieviete izskatās, ja? Jēzus ir centrā, ja? Un kur mēs redzam, tumsā ir Jūda, ja? Viņš ir nodevis, viņš tumsā, viņa pat seju nav parādīts, ja? Tad tur visādi daļ šīs gleznas visādi sazvēristies teorijas, tur Jēzus, tur kur Jānis māceklis, jā. Tā varēja būt Magdalēna, tā varēja būt Jēzus sieva, tur visādas izdomātas muļķības, tādas sazvēristies teorijas, jā. Bet šodien ir tas no šīs slavenās gleznas, ko visi pazīst un kas ir aprakstīti visos 4 evaņģēlijos. Viņš ir tāds ietekmis nopietns stāsts, ka pat
Jā, Leonardo un viņa mācekļi, vismaz ir 3 kopijas, var aiziet paskatīties, es labprāt gribētu apskatīties. Lai gan viņš nav teoloģiski vai bibliski precīzs, bet kā mākslas darbs ļoti iespaidīgs. Un, ja nemaldos, Milānā ir oriģinālais, es nevaru atcerēties, 5 vai 6 pārkrāsots. Nu, viņš ir oriģināls, bet viņš ir tikpat oriģināls kā mūsu Rīgā Melngalna nams, kas ir 100 gadus veci. Nu, it kā oriģināls, bet reprodukcija. Tātad lasījums ir no Marka evaņģēlijas, 14. nodaļas, 12. panta. Bet pirmajā neraudzētās maizes dienā, kad kāva paskā jēru, viņa mācekļi viņam saka, kur tu gribi, lai mēs noejam un visu sagatavojam, ka tu varētu ēst paskā jēru? Un viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un tiem sacīja, noiet pilsētā, tur jūs sastiepsiet cilvēku, kas nes ūdens krūzi, sekojiet viņam. Un kur viņš ieiet, tur teiciet tam saimniekam, mācītājs saka, kur ir man tā vieta, kur es ar saviem mācekļiem varu ēst paskā jēru? Un viņš jums rādīs lielu, segām izklātu, sagatavotu istabu. Sataisiet tur mums visu, ja? Redzam, istabu ar izklātām segām, ja? Kur viņi sēdēja visu. Un viņa mācekļi izgāja un nāca pilsētā un atrada tā, ka viņiem bija sacījis un sataisīja paskā jēra mielastu. Un kad vakars metās, viņš nāca ar tiem 12. Un tiem pie galda sēžot, ēdot, Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, viens no jums, kas ar mani ēd, mani nodos. Un tie sāka skumt, un cits pēc cita viņam sacīja, taču ne es. Bet viņš tiem sacīja, viens no tiem 12, kas ar mani mērc bļodā, cilvēka dēls gan aiziet tā, kā par viņu ir rakstīts. Kaut kur kļūdījos? Kas cilvēka dēlu nodot. Man te izlaists. Šim cilvēkam būtu labāk, ka tas nemaz nebūtu dzimis. Un tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza, un tiem to deva un sacīja, ņemiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās, un tiem to deva. Un tie visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šis ir manas derības asinis, kas par daudziem top izliets. Patiesi es jums saku, ka es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dieva valstībā. Un patiecības dziesmu dziedājuši, tie aizgāja uz Eļas kalnu. Jā, slavena vieta. Es esmu dzirdējis daudz sludinām no šī vietas. Arī pasaulē slavena, jā, arī vismaz cilvēki, kas nav kristieši, bet ir baznīcēni, kas iet vienkārši baznīcā. Viņi ir piedalījušies dažādās tradicionālās draudzēs šajos dievkalpojumus, ir dzirdējuši un ir pazīstams. Nu, man pašam bija ļoti interesanti studēt par šo tekstu, var teikt, garo, bet šis teksts ir ar tik daudz tiem zelta tīreģņiem iekšā, tik daudzam gudrības un Dieva dziļuma, ka es šoreiz pieskaršos tikai tādam no putnu lidojuma, tā nedaudz pieskaršos kādām pāris lietām, mēģināšu izgaismot, kas tur ir rakstīts un paskaidrot, kas tur ir. Tad Jēzus tiek meklēts, un Jūda gaida savu iespēju, kā Jēzu nodot. Tātad, ja mēs lieldienu nedēļā, atceramies no lieldienu nedēļa, šī ir ceturtdiena, kad ir šī reize, kad Jēzus svin kopā ar mācekļiem. Šī ir tā ceturtdiena, ja? Zaļā ceturtdiena, ja nemaldos. Ja? Un mēs redzam, ka drīz Jēzus tiks nodots, ja? Un ka viņš tiks sists krustā. Un par cik viņu meklē, un Jūda meklē šo iespēju, kā viņu nodot. Tad Jēzus organizē šo mīlestību lielā slepenībā. Man ļoti interesanti bija lasīt, un tur rakstīts ir 13. pantā, un viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un tiem sacīja, noiet pilsētā, tur jūs sastapsiet cilvēku,
kas nes ūdenskrūzi, sekojiet viņam. Jā, atgādinu to stāstu, kur bija par ejiet, sastapsiet, redzēsiet to ezelīti, ja? Tas pats stāsts, ja? Ka Jēzus atkal organizē, ja? Un šoreiz bija man kā 21. gadsimta cilvēkam, sastapsiet cilvēku ar ūdenskrūzi. Tur ir pa pilnam cilvēku ar ūdenskrūzi. Sastapsiet no rīta cilvēku ar kafijas krūzi. Ejiet viņam pakaļ. Man izklausās šis stāsts tāds. Bet izrādās, ka es skatos ar 21. gadsimta acīm, jo Bībele uzrakstīta nevis mums, bet priekš mums. Ja? Viņa tika rakstīta 1. gadsimta lasītājiem. Un tie uzreiz pasaka, vīrietis nesa ūdens krūzi. Tas ir aizdomīgi, jo tikai sievietes nesa ūdens krūzi. Ja mēs lasām Bībelē jaunajā derībā, pēc tam uzreiz atceramies, sievietes tikai nesa ūdeni. Tas bija tāda kopienas lieta no rīta. Visas sievietes kopā, arī tas bija drošāk. Ja? Es pēc tam man uzreiz atmiņā visi tie skati par Āfriku, kur āfrikāņu sievieti nes to ūdeni uz galvas. Ja? Ka sievietes tikai nesa ūdeni. No rīta un vakarā, ja? Un tad mēs redzam šo slavenos stāstu, kur Jēzus runā ar šo sievieti pie akas dienas vidū, ja? Kas bija ļoti, ļoti jocīgi. Un tāpēc priekš 1. gadsimta, ka vīrietis nes ūdens krūzi, tas bija kaut kas ļoti jocīgi, jo 1. gadsimtā bija sadalīts, sadalīts. Vīrietim bija jāstrādā smagais darbs, ja? Tas bija darbs uz lauka, celtniecība vai vēl kaut kas tāds. Un sievietei būtu jābūt mājās, jārūpējas, tātad nebija ūdens, tā kā mums tagad pieslēdz krānu, atgriezt tev ir ūdens, un man joprojām patīk, kad mēs pa Jelgavu, Kuldīgā īpaši, mēs pa Jelgavas ielu braucam, ja? Un joprojām tā kā, ne 1. gadsimtā, bet 19. gadsimtā, ja? Cilvēki stāv pie ūdens akas un ņem ūdeni. Pilsētas ūdeni, viņš pavēlt ir. Tu vari apliet puķis, ja? Mums ir šeit uz Liepājas ielas ir viena vieta pa brīvu, ja? Var iet pastagāties, var nomazgāt kājas. Un ņem un nes ūdeni. Bet priekš 1. gadsimta, ka vīrietis nes ūdeni, tas bija kaut kas jocīgs. Un tā bija šī slepenā zīme. Kad, ja tu ieraugi vīrieti ar ūdens krūzi staigājam, ja? Tas seko viņam, viņš ir sagatavojis to slepeno to vietu, tāpēc mēs nezinām, kur tā vieta. Tā ir augšastaba. Citi tur mēģina pievilkt druskuņai uz matiem, ka tā varētu būt tā augšastaba, kur pēc tam mēs apstākļu darbos lasa, bet grūti pateikt, jo varētu būt, ka pat mācekļi nezināja, kas tā pa vietu bija. Tā bija slepenā vieta, lai Jēzu nevarētu atrast, lai viņš varētu šo mīlestību baudīt tātad pilnībā. Un kas tad bija šis mīlestības? Neraudzēties svētki, paskā svētki, kas tad viņi tādi bija? Mēs tagad zinām, jā, jūs bijāt sēdien Liepājā, ja? Kas Toms sludināja, ja? Tad Toms tagad sludina par, ka Mūzes izveda ebrejus no Eģiptes, ja? Kad arī izrādās mazumu vajag glābēju, ja? Ja jūs klausījāties pagājušās svētdienas dievkalpojumu Liepājā. Tad šis ir tik tālu no tiem laikiem šis stāsts, šis festivāls pavasara, šīs svinības, ko svinēja visa un joprojām svin pat ebreji mūsdienās. Tātad, kā jau to iesaku paklausīties Toma Svētinu sēriju par veco derību, kur viņš ar no tāda putnu lidojuma iet cauri visai vecai derībai un tā parāda, cik viņa ļoti saistīta, parāda Jēzu vecajā derībā. Un tātad, kā tas notika? Tātad, pat cik mums nav laika, es tikai īsti pieminēšu, tātad Eģiptes faraons negribēja laist ebrejus projām, ja? To vergus negribēja atlaist. Un tad Dievs uzsūtīja 10 mocības, ja? 10 šos sodus, ja? Un katrs sods bija katrai parādīt, cik vāja ir Eģiptes tā dievība, kas viņam bija. Un tā 10. sods, 10. mocība, 10. sērga bija, kad Dievs teica, ka viņš nonāvēs visus Eģiptes pirmzemtnes, gan lopus, gan cilvēkus. Man bija ļoti interesanti redzēt, kad man bērni augali bija maziņi, mēs skatījāmies to Disneja, to multinīti Eģiptes princis, ja? Eģiptes princis, ja? Ka arī tur parādīja, kad faraona tas dēls tika nogalinās. Kad
Lai gan viņi nav teoloģiski precīzi, Multeni pat šo gan lietu viņi neizlaida. Ka Dievs dod norādījumus, lai pasargātu ebreju pirmdzimtos. Ļoti interesanti ieraugam, ka arī ebrejiem šis sots pienākās. Ja? Mēs uzreiz ieraugam no paša sākuma, no šīs stāsta sākuma, šīs paralēles, ja? Šīs paralēles, ka tad mēs bieži dzirdam arī šīs paralēles, ka Ēģipte, tā ir šī pasaule mūsdienu, ja? Kad Dievs izglāba ebrejus no Ēģiptes verdzības, un tad Jēzus izglāba mūs no pasaules, no grēka verdzības. Tad, kur tas ir aprakstīts? Aprakstīts vairākās vietās. Slavenākā no tām ir 2. Mūzes 12.21. Iesaku izlasīt visu nodaļu. Viņš tur atkārto vairākas reizes. Es tad paņemšu pa vidu. Kur vairāk runās par to. Ļoti, ļoti labi pazīstam vietu. Tad Mūzes saicināja visus Izraēla vecajus un tiem sacīja: ejiet un ņemiet savai saimei jērus un nokaujot tos Paskā svētkos. 2. Mūzes 12.21. Ņemiet pušķi īzapa un mērciet to asinīs, kas bļodā, un aptraipiet palodu un abus durvju stābus ar asinīm, kas ir bļodā, ja? Un neviens neizējiet pie sava nama durvīm līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu eģiptieši un redzēs asinis uz palodām un abiem durvju stabiem, tad tas kungs ies garām tām durvīm un neļaus maitātājiem ienākt jūsu namos, lai jūs sistu. Un turiet šos vārdus par likumu sev un saviem bērniem mūžīgi. Un notiks, ka jūs nāksiet arī zemē, ko tas kungs jums dos, kā viņš ir solījis, tad turiet šo kalpošanu. Un notiks, ka jūsu bērni jums prasīs: kas jums tā par kalpošanu? Tad atbildiet: tas ir Paskā upuris tam kungam, kas ir Izraēla bērnu namiem aizgājis garām Ēģiptē, kad viņš sita eģiptiešus, bet saudzēja mūsu namus. Tad tauta noliecās Dievu priekšā un pielūdza. Jā, šis slavenais stāsts, ka katram ebreju ģimenei vajadzēja šo upuri jēru upurēt, izliet asinis, uz durvi ailēm uzlikt asinis, un tad tas Dieva sods, šis eņģelis, soda eņģelis aizies garām. Ja? Tad šie bija, lai pieminētu šo, tad kāda tā stāsta nozīme ir, tas pats vārds Paskā, ja? Tie, kas zina krievu valodu, Paskā, ja? Tas pats ir, ko tas nozīmē, tad mums latviešiem nav iztulkots šis vārds, joprojām runā Paskā, ja? Viņam tas tulkojums ļoti vienkārši ir, Dievs pagāja garām, viņš pagāja garām. Angliski ir pass by, ja? Tad Paskā ir tā kā var vieglāk izskaidrot, ir tas P burts, pass by, pagāja garām. Vai pat pārlaids pāri, ja? Kad tas nāves eņģelis gāja, un viņš redzēja tās durvis ar šo jēru asinīm, viņš pagāja garām vai tulkojums varbūt pārlaids pāri. Viņam nenāca šis sods. Tad šīs mājas iemītnieki bērni un tad pirmdzimtais palika nesodīti. Jā, tad angliski Passover, ja. Un varētu būt arī tā kā tulkojums, man liekas, arī mūsdienās viņi lieto šo tulkojumu tā kā brīvības svētki, izglābšanās svētki, ja, kad šeit parāda, kad Dievs izglāba ebreju tautas tos pirmdzimtos, ka šie brīvības svētki, ja, tātad viņus svinēja visa tauta kopā pavasarī, ja, un šie bija viena no lielajiem svētkiem, ja, tā kā mums ir Ziemassvētki Jāņi, ja, šie bija viena no lielajiem, ja, kā tad tieši svētki noritēja? Kā viņi noritēja? Ja, viņi noritēja, tur ir ļoti smalki aprakstīts Bībelē, var izlasīt, es tikai tā pieminēšu tos aptuveni tās norises, jo tur varētu veselu lekciju lasīt par to. Tātad masveida sveceļojums uz Jeruzalemi, ja Jeruzalemē dzīvo aptuveni 50,000 cilvēku, ja tāds Liepājas izmērs, ja,
Tad svētku laikā tur uzņēmās 100,000 svētceļnieku. Ja? Citi pat miljonus varētu būt. Ja? Tur grūti tā pateikt to skaitu. Ja? Tad pilsēta pārpildīta. Ja? Nav kur palikt, cilvēki teltīs ārpus pilsētas. Ja? Rūpīga sagatavošanās. Ja? Tiek iznīcināts raugs, kas simbolizē grēku. Ja? Tad joprojām jūdi to dara Paskās svētkos, kad māja tiek iztīrīta. Katrs grēka simbols, tad rauga lietas tiek izmestas ārā, viņi pat makaronus izmet ārā. Ka tas simbolizē grēku. Tad maize visu nedēļu drīkstē ēst tikai to plāno neraudzēto maizi, to macā maizi. Ja? Tur iegulē paskatīties kādreiz. Arī to simbolis, ka tā maize ir caurdurta. Jērs tiek upurēts templī, ja, kā mēs lasījām no vecās derības. Tad šis upura jērs, tad asinis tiek izlietas un pēc tam viņš tiek nodots ģimenei, kur viņš tiek pagatavots, ja, kur viņš tiek pagatavots ģimenei. Tempļa priesteri upurējot jēru, levīti dzied šo slaveno halēli, ja, kas mēs saucam mūsdienās Aleluja, ja, ka viņi dzied no 113. līdz 118. psalmam. Tas ir svinīgs paskām mielasts. Ja. Tur ir, redzam, cik daudzas lietas notiek tur vienā viņu svina visas nedēļas garumā, vienā nedēļas garumā. Ar visu ģimeni kopā. Ja. Mēs tikko lasījām, ka, un tad, kad jums bērni prasa, kas ir šie par svētkiem, un tad viņam šo svētku laikā ir šis, kad jaunākajam dēlam ģimenē jāsaka, viņa tā ceremonāli, tēti, kas ir šie svētki? Un tad tētim jāsaka, šie Paskā svētki, kad mums Dievs izveda no Ēģiptes un viņš mūs izglāba, kad mēs likām to asini uz tām durvīm, un tāpēc Dievs pagāja garām. Tāpēc tas Dievs sods pagāja garām. Tātad, lai gan šis ir svētki, festivāls, viņš tomēr ir ar stingriem tādiem svētku rituāls, ar reliģiskiem noteikumiem. Un mēs ieraugam to nopietnību 4. Mūzes paskaidro bišķi, 4. Mūzes 9.13. Bet kas ir šķīsts un kas neatrodas ceļā, bet tomēr ir atrāvies no Paskā turēšanas? Tātad, ja kāds cilvēks, kuram ir iespēja iet uz Paskā svētkiem, bet viņš saka, es neiešu, ir lieldienu dievkalpojums, es neiešu lieldienu dievkalpojumu, man nav laika. Viņam mūsdienās nebūs tev nekāds sods kristiešu draudzē, tas nekas tu netika uz šo iespaidīgo dievkalpojumu, vai Ziemassvētku to karoļu to vakaru netika, nekas nav. Bet šeit ir kaut kas pavisam savādāks. Tad tāda cilvēka dzīve, lai tiek izdeldēta no viņa tautas, jo viņš savu upuri tam kungam nav pienesis. Un tam noteiktā laikā tas cilvēks, lai nes savu grēku. Jā, ka lai gan tas bija festivāls, tas bija svinības, tas bija ģimene kopā, ziedot to jēru, ēd kopā, stāstu šo slaveno stāstu. Bet ja tu nepiedalies tam, ja tu ar to nedari, tad tavi grēki netiek piedoti. Atraujieties no tādiem, tas ir tādi stingri noteikumi. Ja? Tur īpaši arī tie reliģiskie noteikumi, kā to jēru cept. Ja? No tempļa galda jērs tiek cepts tikai uz uguns, tikai vienā gabalā. Jāpēd viss, kas nav apēsts, tas ir līdz vakaram, tad otrā dienā jāsadedzina. Tad uz vienu kaut kādu ģimeni, ja, piemēram, no 10 līdz 20 cilvēkiem, tad viņi kaut kur jau bija izrēķinājuši, ka vienu jēru var apēst kaut kur 10-20 cilvēki. Ja. Tieši kā mēs. Mēs arī varētu vienu jēru pasūtīt un apēst. Paskatīties, vai mēs varam 20 cilvēku vai 15 apēst, kā mūsu draudzīt jēru. Tātad jēram nedrīkstēja salauzt nevienu kaulu. Ja. Tam jēram bija jābūt perfektam. Bez vainas. Tātad viņam bija aunam. Tad šajā laikā ēda arī tos rūgtos dārzeņus, augus, ja, piemēram, mārutkus. Ja.
kuram Latvijā garšo mārus, es atceros, man tēvs vienmēr ēda mārus. Ar viņa bija, lai atgādinātu šo verdzības rūgtumu, tad obligāti bija vajadzīgs šis stāstījums tam namatēvam vai skolotājiem vai teitim. Bija jāstāsta, kad bērnam bija tradicionāli jāuzdod šis jautājums, un tad viņam bija jāstāsta šis stāsts, kā tas notika. Ja mēs redzam šīs lielās svinības nozīmi jūdu tautā, ja? Un ka tas bija liels notikums. Par cik to jēru varēja nokaut tikai Jeruzalemē, tad viss nāca uz Jeruzalemi. Ja tu biji nešīs tajā laikā, tad tev varēja sarunāt, ka citā laikā nosvināt šo svētkus. Bet tev bija jāsvin šie svētki, tev bija jābūt kopā. Un mēs lasām paralēlajā vietā, kur Jēzus ir ar mācekļiem, tagad atgriežamies atpakaļ no vēstures. Ja, tad šī svētka tika svinēta apmēram 1400 gadus. Ja. Tas ir tad iegājies jau tautā bija. Un paralēli vietā Lūkas evaņģēlē, kur šis notikums ir aprakstīts, 14. pantā ir rakstīts, un kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja, es esmu ļoti ilgojies šos pasvās jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Šeit Jēzus saka par sevi, es esmu ļoti ilgojies šos paskā jēru ar jums ēst pirms ciešanām. Ja, viņš, protams, visi mācekļi, viņi ir ebreji, ja, viņi, protams, svin paskā svētkus. Protams, viņiem ir šis jērs sagatavots. Un pēkšņi viņš saka, ka tas nav vienkārši paskā tradicionāla svētki, ko mēs simtiem gadu svinam. Es esmu ļoti ilgojies šos svētkus svinēt un ēst šo jēru kopā ar jums. Tur teologi šajā vārdā ilgojies, tur redz, ka man ir jāsvin kopā ar tur baigos uzsvars uzlikt. Kāpēc tas tā bija? Kāpēc viņš tik ļoti ilgojās svinēt kārtējos pasā svētkus? Tāpēc, ka šajos paskā svētkos, kur visa šī darbošanās 7 dienas piepildījās raksti, šie bija īstenībā pēdējie leģitīmie paskā svētki, šie pēdējie īstie paskā svētki, bibliskie pēc vecās derības. Kāpēc tas tā bija? Tāpēc, ka mēs redzam, ka caur rakstiem atklājas, ka Jēzus ir šis paskā jērs. 1. Korintiešiem 5:7. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jērs ir par mums upurēts. Kristus. Jā, tad Kristus ir paskā jērs. Mēs redzam, ka raksti tiek piepildīti, kur simtiem gadu cilvēki izvēlējās šos jēru, un te tiek atklāts tas Dieva nodoms, uz ko viņš norādīja. Viņš tagad parāda, ka tas ir Jēzus. Un ne tikai viņš tiek nodots par mums, ja? Mēs zinām, ka šie svētki jāsvin katru gadu. Iedomājies katru gadu. Ko teiktu mūsu dzīvnieku aizsardzības organizācija? Katru gadu tev jāizvēlās vismīļākais, visskaistākais jēriņš. Mums draugiem Lietuvā ir jēriņi, jūs redzējāt. Visskaistākais, vissmukākais jēriņš, auniņš. Viņš jāsaķemmē, viņam nav bez vainas, un tad viņš jāapurē. Es zinu, ka Baltajā namā, kad ir Ziemassvētki, viņi vienmēr amerikāņi ēd to tītaru, ja? Un tad tas prezidents svinīgi atlaiž to tītaru. Nē, šodien neēdīsim. Tad visi tie dabas zvēru aizsardzības organizācija, viens tītars dzīves, un viņš dārzā dzīvē. Bet nē, katru gadu šis brīnišķīgais jērs tika upurēts. Viņa asinis tika izlietas. Un tas ir šausmīgi, ka dzīvnieks tiek nogalināts. Un tas ir parādīt, ka tas nav vienkārši tāpatās. Tas ir nopietni. Ka tev jāatdod šis labākais jērs. Tas ir nopietni. Un katru gadu tas atkārtojas. Kad nav pilnīga upura. Katru gadu tev atkal jānožēlo grēki, tev atkal jāuzliek rokas uz šī jēra, tev atkal
Tev atkal vajadzīga šī grēku piedošana, atkal vajadzīgs upuris par taviem grēkiem. Un te mēs redzam, ka Jēzus pieceļās Paskā svētkos. Viņš paceļ šo kausu Paskā. Raksti ir piepildīti. Viņš ir tagad šis upura jērs. Viņa upuris ir pilnīgs. Vairāk nevajadzēs nevienam mirt par mūsu grēkiem. Viņš ir nomiris, ir pilnīgs šis izlīdzināšanas upuris. Mēs lasām Jesajas grāmatā šajā slavenajā vietā 53:4, ko visās kristiešu draudzēs lasa, un es domāju, nevienu lasīs arī mūsu draudzēs. Jesajas, es to pašu vidu tikai paņemšu no tās Jesajas 53. nodaļas. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš bija uzkrājis sev. Kur pretīm mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu? Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāja visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti, kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā auss, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Jērs nebija pilnīgs upuris. Tas bija jāpienes katru gadu. Jēzus ir pilnīgs upuris, salīdzinošs upuris, ka Dieva dusmas, tā kā mēs redzam šīs paralēlas uz Ēģipti, kad Dievs pagāja garām katrā vietā, kur bija šīs koka durvis ar šīm asinīm. Mēs redzam šo krusta simbolu, kur bija koks ar asinīm. Mēs ieraugām, ka Jēzus ir tās durvis, ka Jēzus ir šīs Paskā durvis ar notrietajām asinīm. Mēs lasām Jāņa 10:9. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Tātad mēs redzam, ka ja tev ir šīs durvis, ja tev ir šis krusts ar asinīm, ja tu tici Jēzum, tad Dieva dusmas paies garām. Dievs šis sods aizies to garām. Tad par katru mūsu grēku, ja mēs ticam Kristum, mēs tiksim izglābti. Un notiek šī svinīgie Paskā svētki, ja, šī kulminācija, ja, par ko mēs tagad slavenākās glaiznas gleznojam. Ja. Un tur bija arī tad svētku norise ir šis jērs jāēd, šīs neraudzētās maizes, šie mārutki, ja, un tad bija jādzer 4 kausi. Viņu ebreji joprojām šīs 4 kausus dzer, ja, 4 biķeres. Tad katram ebreji vai 4 vīnogu sulu glāzes, ja. Tad es klausījos vienu mācītāju, kas vispār nedzer, viņš teica, viņš bija 4 reizes atšķēdīts. Viņš saka, tas nebija vīns, tas bija 4 reizes atšķēdīts vīns, ja, tas bija 3, 4, 5% varbūt vīns, ja. Tas nebija, kas mūsdienās dzeramais tas vīns. Bija jāizdara šī 4 kausi, šie Dieva svētības kausi, 4. Un teologi ir izpētījuši, ka Jēzus bija ar 3. kausu. Viņš pie 3. kausa, viņš runāja šo slavenos vārdus par sevi pie 3. kausa. Un mūsdienās ebreji pat ņem 5. kausu, bet viņi nedzer, viņi noliek, viņš saka, tas ir Jesaja. Jesaja nāks, Jānis Kristītājs nāks, pirms Mesajas, tad viņi noliek to 5. kausu. Un Jēzus pieceļ šajos svētkos un apklusina visu svētku. Viņš saka, patiesi es jums saku, svētku uzruna, viens no jums mani ēdot nodos. Visi sēž pie galda, mēs redzējām to bildi, visi sēž pie galda. Tajā austrumu kultūrā tu ielūdz kādus cilvēkus, sagatavo viņu mīlestus tikai ar draugiem. Tu neielūdz savus ienaidniekus.
tikai draugiem, tuvajiem, īpaši vēl šajos svētkos. Un viņš saka, ka šajā vidū ir kāds ielūgtais, kas ir ne tikai nav mans draugs, bet arī ir mans ienaidnieks. Uzreiz tāds šoks pārvaļās pār šiem noskuņojumiem, šiem, liekas, tradicionālajiem svētkiem. Ja? Tas tā kā Ziemassvētkos kāds pieceltos. Paldies par visiem sapulcēšiem, prieks jūs redzēt. Paldies par pelēkajiem zirņiem, es peķi. Kāds no jums man nodos? Tāds šoks iestājās. Un tie sāka skumt, un cits pēc cita viņi sacīja, taču ne es. Psalms 49:10. Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēd, paceļ pret manu kāju spērienam. Un kāpēc te Jēzus paziņo savu nodevēju? Kāpēc viņš paziņo, kas ir tas nodevējs? Un mēs redzam, kad mācekļi tāpatās līdz galam nesaprata, kas tas bija tas nodevējs. Jāņa 13:18. Tieši šis pats psalms tiek citēts. Jēzus citē šo psalmu, viņš saka, es nerunāju par jums visiem. Es zinu, kur es esmu izredzējis, bet jāpiepildās rakstiem. Kas manu maizi ēd, pret mani pacēls savu kāju. Jau tagad es jums to saku, pirms tas ir noticis. Kāpēc? Lai jūs, kad tas notiek, ticētu, ka es tas esmu. Kristus pasaka, ka viņš kontrolē šīs stāsta notikumus. Ka tas nav nejauši, ka viņš nezināja, kāds viņu nodeva. Ka Dievs kontrolē visus notikumus, ka tas ir Dieva plāns. Ka viņš sūtīs Jēzu kā šo upura jēru. Ka tas ir Dieva plāns. Un kad viņa mācekļi dzirdēja, jā, tas notika tieši tā, kā viņš to pateica. Jā, mēs redzam šīs paralēles starp, kad jūdu tauta tika izglābta no Eģiptes. Un viņš saka saviem mācekļiem, ka es jūs izglābšu no šīs pasaules, no šīs grēku verdzības. Un viņš redz savus mācekļus. Viņš redz šos saskumušos mācekļus, kas ir pie galda, viņš saka, un visi mācekļi saka, es tevi nodošu. Tas man atgādina, es nācu pie Kristus 1998. gadā. Pagājušajā gadsimtā, senajos laikos, ja kāds var atcerēties tādus laikus. Un tas bija tie trakie 90. gadi, ja jūs varbūt tās kādreiz var paskatīties kā dokumentālu filmu. Kad bija visādi bandīti un vēl nezinu kas, tagad nav neviena bandīti pareizi. Un es dzirdēju šos stāstus, viens no tiem draudzes vadītājiem, Andris, stāstīja to, ka viņš pasludināja evaņģēliju vienai meitenei, kas bija narkomāne. Un viņa nāca pie Dieva, un tad tas čalis, kas bija viņa to narkotikas viņai tirgoja, kas uzvārījās uz viņus, kas bija saistīts ar viņu, atnācā, tur sasit kaut kādas lietas viņa mājās, iedeva viņam pa muti un aizgāja, pareiz bija, tu atceries to stāstu? Un es kā jauns kristietis es klausos, ka, ja tu pasludini evaņģēliju, kad evaņģēlija vēsts izplatās, ka ir tā, ka tev būs jāpastāv pa Kristu, un kad es pasludināju evaņģēliju, un kāds pasaka, tu šai sievietei pasludināji evaņģēliju, jā. Saka, tad es tev uzbrukšu. Un teiks, vai tu tad nodos Dievu, aizies projām? Man kā jaunam kristietim bija, taču ne es. Es zināju, ka es nevarēšu pastāvēt, ka ja kaut kāda man bandīši nāks, teiks, tu pasludināji evaņģēliju mūsu bandītiem, mums tagad nav ienākumu, ja, tagad mēs nāksim visas tev, taču ne es, vai es varēšu tā kā pateikt, ka nē, es tur pieņem šo Dievu sodu. Man bija šī dilēma, ka jau kā jaunam kristietim, un vai es varēšu pateikt, vai es varēšu palikt kopā ar Kristu, pastāvēt uz viņa evaņģēliju, ka es nenobīšos. Un mani stiprina šī rakstuvieta, ka Kristus redz savus mācekļus. Ja? Un tas nebija tā kā šajā gleznā skaistajā, bet
Viņš redz savus mācekļus. Un viņš viņiem saka, un tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza un tiem deva. Un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva. Un tie visi dzēra no tā. Un viņš sacīja, šīs ir manas derības asinis, kas par daudziem to izlietas. Jā, viņš pārveido šos Paskās svētkus. Šie Paskās svētki tiek svinēti pēdējo reizi šajā vakarā. Ka no šī Paskās svētku jērs ir Jēzus. Šī Paskās svētku maize ir Kristus miesa. Šī Paskās svētku vīns ir asins, kas tiks izlietas par mums, par visiem, arī par ebrejiem. Un viņš vēl, ka es ar jums slēgšu derību. Es par jums nomiršu. Un mēs lasām tajā pašā nodaļā. Jēzus nāk arestē, kur ir mācekļi. Viss pazūd, viss nodod viņu. Pēteris iestās, es tevi nekad nenodošu. Viss tur, visi mīkstie, Viņi visi mīkstie, es tevi nekad nenodošu. Tam Pēterim pienāk kalpa meitenīte. Saka, klausies, tu biji kopā ar Jēzu? Nē, es nebiju. Viņš 3 reizes nodeva Jēzu, Jēzus redzēja visas viņu vājības, viņš redzēja, ka viņi nodos Jēzu. Kad tajā brīdī viņš teica, ka viens no jums nodos mani, mēs zinām, kurš tas bija Jūda, ka viņš nodeva viņu, ka Sātans ienāca viņā. Starp citu, tas ir arī, diemžēl, fakts, ka, ja tu kalpo Dievam, tu esi viens no vadītājs, tu vēlies kalpot kungam, ka tavā kalpošanas komandā vienmēr būs kāds, viens, ik pa laikam parādīsies, kas bija viens no vadītājiem, viens no darītājiem. Un viņš nodos, un ar to jāgatavojas, ka, diemžēl, šīs lietas notiek arī mūsdienās. Un Kristus redz, ka ne tikai šis nodos viņu, bet visi pārējie, protams, mazākā nozīmē, ka viņi vienkārši atstās. Jā, mēs zinām šo slaveno tekstu, pēc tam viņš ceļā uz Emavu, viņš iet un Kristus iet, augšām cēlies Kristus iet ar 2 mācekļiem. Viņš saka, ko runā par Jēzu, ko par mani runā? Viņš nomira, viss reliģiskā kustība apstājās, viss nav cerības. Un mēs redzam, ka viņš redz visas vājības, Kristus redz visas mūsu vājības. Viņš redz, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Un tāpēc mums nav jābaidās, ka Kristus šajā brīdī, ka viņš varētu pateikt, ko es ar jums te daudz runāšu, es zinu, ka jūs visi mani atstāsiet. Aizskriesiet projām. Viņš speciāli uzorganizēja šos svētkus un pēc tam pats izgāja priekšā, lai neviens netiktu askars, lai neviens netiktu arestēts. Viņš zināja, ka tas notiks. Viņš zina mūsu vājības. Viņš saka, es ar jums slēgšu derību. Jā, viņš saka, es esmu jūsu glābējs. Es esmu šis upura jērs. Man patīk, viņš slēdz šo derību. Viņš pasēd to, ko mēs tagad darām visās kristiešu draudzēs. Mēs to neraudzēto maizi un šo vīnu vai vīnogu sulu, tagad pārsvarēju visu vīnogu sulu. Jo, tāpēc, ka mums Latvijā problēma milzīga ar alkoholu, tad, lai jebkurš var to vīnu dzert. Un tad ir tā 26. pants, kur es es biju ievērojis, bet es nebiju tā ieskaties viņiem, un tagad tāds mīļš, un pat pants paliek, Un pateicības dziesmu dziedājuši, mēs arī dziedāsim drīz pateicības dziesmu. Tie izgāja Zeļas kalni. Es saku, pateicības dziesmu dziedājuši. Arī mēs dziedam pēc vakarēdienas pateicības dziesmu, pareizi. Aizgāja Zeļas kalni. Un es neievēroju. Viņi visi pateicības dziesmu dziedāja. Arī Jēzus. Mēs visu laiku, es kaut kā vienmēr Jēzus, tā kā Jēzus ir Dievs, viņš ir pilnīgs cilvēks, cik reizes to sludinājis.
Viņš arī dziedāja, viņš ir pilnīgs cilvēks, viņš arī dziedāja. Es iedomāju, Jēzus kopā tradicionāli tajos Paskās svētkos dziedāja no 113. līdz 118. psalmam. Viņi sauca šo par Halelu dziedājumu, ja, tad mūsdienās mēs saucam, Aleluja, ja. Tad šies dziedājumi, viņi dzied šīs dziesmas. Psalms 118, 21. Es pateicos tev, ka tu man esi paklausījis, un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un liksmosimies. Šī ir tā diena. Un burtiski šī bija tā diena, šis bija tas vakars, kurā Jēzus šos 100 gadus svētkus pārveidoja. Svētki, kas norādīja uz pilnīgu Jēzu, mēs tur varam atrast, es tur klausījos lekciju, kur ir 24 pravietojumi piepildīti šajā vakarā. Par pravietojumu, kāds tas Jēzus būs, kad viņš tiks nokauts. Viņš bija bez vainas, mēs zinām, priesteri teica, viņš ir bez vainas. Ja, tas upuri Jēzus ir bez vainas. Mēs redzam, šis fokus, ja, tas, kas bija Leonardo da Vinci tajā gleznā, viss fokus ir uz Jēzu, uz glābēju. Un es gribu nobeigt ar šo vēl vienu slaveno stāstu. Ir par Filipu un Etiopieti. Vienu no pirmajiem draudzes diakoniem. Visiem pazīstams stāsts, tad Apustuļu darbos 8-9. Gars Filipam sacīja, ej klāt, turies līdztekus šiem ratiem. Un piesteidzies, Filips dzirdēja šo Etiopieti, lasām pravieti Jeseju un sacīja, vai tu arī saproti, ko tu lasi? Bet viņš atbildēja, kā gan to varētu, kad neviens man nepamāca? Un viņš lūdza Filipu, iekāp, sēsties viņam līdzās. Filips arī mums draudzē, viņš arī vienmēr visu izskaidro smalki, viss ir skaidrs, viņš arī tāds, kas spēja izskaidrot, viņam ar šī dāvana ir. Un raksta nodaļa, ko viņš lasīja, bija šī. Viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, un kā jērs apklusis cirbēja priekšā. Viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ sots viņam atlaists. Kas izskaidros viņa cilti, jo viņa dzīve ir no zemes paņemta projām. Mēs lasām Jesajas 53. Šo norādi uz Jēzu. Un galvenais Filipam jautāja, es tev lūdzu, par ko pravietis to saka? Par sevi pašu vai par kādu citu? Filips ar šo vietu iesākdams, viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Jā, to, ko mēs šodien lasījām par Jēzu. Pa ceļu braukdami viņi nonāca pie kāda ūdens un galvennieks sacīja, lūk, ūdens, kas man kavē kristīties? Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to vari. Un viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Vai tu tici, ka viss ir piepildīts? Vai tu tici, vai es ticu, ka pilnīgs upurs ir nodots par maniem grēkiem? Vai es ticu, vai es zinu, ka Jēzus zina visas manas vājības? Viņš zina, cik es esmu vājš, cik man nav šis un nav tas. Un viņš saka, es vēlos tevi izglābt. Ja? Es vēlos slēgt derību ar tevi. Es vēlos, lai tu būtu Dieva bērns. Lai šajā Paskā svētkos, kur nāk visi ģimeni kopā dzirdēt šo stāstu, arī tu ienāktu Dieva ģimenē. Arī es ienāku Dieva ģimenē. Ka es noticu, ka Kristus ir šis jērs. Es atceros, es arī jauns kristietis kaut kādā 2000. gadā. Bija Jēzus tajā Jēkabpils neatkarīgajā draudzē. Un mēs dziedājām to dziesmu, tur bija viens puisis sarakstījis. Jērs, mēs pagodinām šo jēru vai kaut kas tāds. Jērs, slavēts vai jērs.
Ko viņi tur dzied, slavēts Jēzus kaut kāds? Viņi, laikam, nezinu, sajaus, slavēts Jēzus, ka es nebiju studējis Bībeles, nezinu, ko viņi tur dzied par jēriem runā. Viņi, laikam, sajauc Jēzus un Jēzus, viņi nezinu, ka tas pa Jēzu jādzied. Man vajadzēja 20 gadus, lai tikai es pēc tam saprastu, ka viņi bija priecīgi, ka Jēzus ir nomiris par viņiem, ka viņš ir šis jērs, kad viss ir samaksāts. Un ka mēs šodien, kā jūdu tauta tika izvesta no burtiskas verdzības Ēģiptē, arī mēs šodien varam tikt izvesti no burtiskas grēka verdzības no šīs pasaules.